vai tas cikls, kā jūs ejat cauri, vai šobrīd tas tēma, tas plūdums, ka šī svētdienā tas tēmas, tas bija pacietība ciešanās. Bet tā ir pareizi, vai ne? Jā, ir pareizi. Man radās jautājums uzreiz, kas par tēmu domāju, pacietības uz ko? It kā būtu pacietīgs ciešanās, virsaks skaists, bet uz ko būt pacietīgam? Vai pacietīgam, ka ciešanas pāries? Vai pacietīgam, ka es pieradīšu pie tām ciešanām un pieņemšu, ka tā ir daļa no manas dzīves? Jo, tie, kas mēs dzīvojam šajā pasaulē tos gadus ilgāk, un tīpaši jūs, kas dzīvojat ilgāk no mani, jūs jau zināt, ka nav tā, ka tās ciešanas pazūd kaut ko. Tās ciešanas paliek. Un tad ir, varbūt tā doma, ka pacietība būs līdz tam mirklim, ka mēs būsim miruši un nāksim Dieva valstībā, un tad beidzot ciešanas nebūs, ka mēs paciešamies līdz tam brīdim. Mēs paciešamies tad, kad mēs beidzot būsim nomiruši šajā pasaules dzīvē, zemes dzīvē, un tad ar Kristu debesīs, kā mēs tikko dziedājam ar visiem svētajiem eņģeļiem, un tad mēs varēsim slavēt. Bet tad jautājums man uzrodās uzreiz, bet kur tad ir cerība šodien? Tad kāda jēga šodien cīnīties? Vienkārši padoties un ļaut, lai tās ciešanas pārņem un gaidīt, kad mēs nomirsim, un tad būs labāk. Un ja mēs palūkojamies ārkārtas pasaules, šķiet, ka cieši visi. Cieši gan tie, kas runā, ka viņi ir ierobežot kaut kādās tiesībās, ierobežot kaut kādās savās sajūtās, un viņi tagad cīnās par savu taisnību, savu viedzem saules. Tad cieši tie, kas pret kuriem cīnās, kuriem šķiet vienmēr viss ir bijis, un tagad pret viņiem nāk tie nabagi, kuriem tagad ir jāizcīna savu patiesību. Cieši tie, kuriem ļaudis uzbāžās visu laiku un neliek mierā. Cieši tie, kuriem neuzbāžās, kuri jūtas vientuļi, kuri nevar sagaidīt, ka kāds viņam nāks. Cieši tie, kuriem ir fiziskas sāpes. Cieši tie, kuriem ir mentāls sāpes. Cieši tie, kuriem šķiet, ka viņiem nekas nenotiek, kas viņš gribētu, lai viņiem kaut kas notiek. Ciešanām tik daudz un dažādas sejas. Iespējams, kāds var teikt, kur ir Dievs šajās visās ciešanās? Kur ir Dievs, ja mums visu laiku ir jābūt pacietīgiem tajās ciešanās? Varbūt vispār vai pastāv kaut kāda žēlastības iespēja, ka nebūs jācieš. Un cilvēkiem mums ļoti viegli vairot un veidot šīs izjūtas, ka tā realitāte ir ļoti drūma. Un bez kaut kādas cerības, bez kaut kādas gaismas stariņa tajā tuneļa galā mēs arī tā bieži dzīvot. Nevelti mēs arī kristieši, mēs draudzē sakām, tāpēc mēs Dievu gribam sludināt. Mēs zinām, rekur ir tā cerība, jo bez tās, kas cits paliek pasaulē. Tādā grāmata nosaukuma Ciešanas, tāds autors Pēters Hāni, viņš saka, ka pat cilvēki tie, kas īsti netic Dievu, viņi savā veidā meklē Dieva esamību, tāpēc, lai varētu novēlt tās ciešanas uz Dievu, teikt, ja jau Dievs būtu, tad jau viņš darīja. Tā kā apgriezt tajā psiholoģijā, tāpatās meklē to cerību, kur tās savas ciešanas aizvest. Ja jau Dievs, ja jau viņš, ja jau kaut kas notiek. Bet es šajā rītā vēlos jums lasīt raksturvietu no jaunās derības, no Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas. Nezinu, jums ir telefoni vai bībeles, es nolasīšu to raksturvietu, bet jums ir, jūs varat atvērt Lūkas evaņģēlija 4. nodaļu. Un šī ir raksturvieta, kas runā par cerību. Šī ir raksturvieta, kas runā par cerību tajā laikā, kas nāk šodien. Nāk šodien, nevis kaut kur nākotnē. Tas Lūkas evaņģēlijas 4. nodaļa, 16. pants līdz 21. Un rakstīts tā viņš, Jēzus, nonāca Nacaretē, kur viņš bija uzaugusi, un pēc savu ievedumu viņš sabata dienā iegājis sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Jēzus piecēlās lasīt. Un tad viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts, un tagad viņš tā vieta, kas rakstīts, citāts: tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā,
un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu. Un grāmatu aizvērs, viņš to deva suvainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu. Un viņš iesāka uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Tik tālu Dieva vārds no 16. līdz 21. pantam. Rakstu vietā, ko mēs tikko lasījām, ko mēs klausījāmies, mēs neredzam, ja Jēzus darām kaut ko neparastu. Tas nav nekāds brīnums, kas notiek, tā nav nekāda tāda milzīga katars, jeb ekstāze kaut kādā eksplozijā, kad, redz, kur ir atbilde. Nē, mēs varam droši teikt, ka tas, ko Jēzus dara, ir visparastākā un visgaidāmākā lieta, visloģiskākā rīcība, ko varētu sagaidīt no viņa, kad viņš ierodas kādā pilsētā, šeit man Nacaretē, viņš sinagogā sabata laikā nāk lasīt rakstu vārdus, var teikt, nāk lasīt Bībeles vārdus, jaunā no vecās derības lasa, Jesajas grāmatu. Praktiski tā kā mēs šeit. Tā kā mēs šeit šodien sēdam, mēs nākam, lasam Dieva vārdu. Jēzus ienāk un nolasa svētos rakstus. Tā bija vieta, kur ebreju vīriem, kur bija nākuši no pilngadības sinagogā, viņi tika pielaisti pie veciem raksturuļiem, un tad, attiecīgi, Jēzu bija šī iespēja to darīt. Un mēs nezinām, kāpēc, varbūt tie apstākļi, kāpēc Jēzus tiek pielaists, bet tie varbūt tas nav arī tik būtiski, bet šis laiks bija nolikts, kad būtu, kā mums ir ielikts svētdienās sabata laikā, skan Dieva vārds. Kā mums šodien to iespējams? Vai nav tā, ka mums tāpat kā Jēzum tas pats notiek šeit šodien? Vai mums nav vieta, kur mēs varētu smelties no viņa vārdos, klausīties viņa vārdu? Protams, ka ir. Mums šodien mēs nākam uz baznīcu, mēs nākam uz draudz, kas mums īstenībā ir diezgan kolosāla iespēja un nemaz tik sena nav. Mēs tikai dažus simtus gadus varam to darīt tādā mums saprotamā veidā, jo pirms reformācijas laika cilvēki pat nevarēja dabūt svētos rakstus lasīt. Viņiem nebija iespējas tos pašiem darīt, un lielākoties, kad viņi gāja uz baznīcām, kas bija katoļu baznīcā pamatā, tad tur lasīja latīņu valodā, kad vairs neviens nesaprot gandrīz no parastiem cilvēkiem, varbūt kāds. Un tagad iedot cilvēkam cerību svešā valodā, nesaprotamā, kā tev dzīvot savu dzīvi, kur tev ir ciešana pilna. Šodien tajā vietā mums vajadzētu tā to darīt, mums ir pieejama Bībele savā valodā, mums pieejama draudze, mums pieejama vieta, kurā mēs varam nākt un būt cerību, kurā mēs varam nākt un piedzīvot, kā Dievs atgādina par savu klātbūtni, atgādina par sevi, par attiecībām ar tevi, ka viņš tās joprojām uztur, ka viņš joprojām nav tevi pamats, viņš nav tevi atstājis šodien pat tajā vietā, kur tu esi. Nedomājot tikai par to, ka tas atrisinājums nāks tad, kad tu nomirsti, tad, kad būs apsolītā mūžīgā dzīve pēc tavas nāves, bet šodien pat Jēzus nāk vietā, kur viņš dara visloģiskāko lietu šajā laikā, kur arī mums šodien visloģiskākā lieta, kā kristiešiem viņš būtu nākt svētdienā. Viņš lasa Dievu vārdu. Viņš lasa savu tēvu vārdu, mēs lasām viņa vārdu. Vai nav tā, ka dažkārt, kad mēs tiekam izaicināti ar savām cīņām, kad mēs tiekam izaicināti ar to snastu, kas mums ir jānes, mēs izdomājam rast risinājumus un ķert atbildes pēkšņi no vietām, kur mums nav skaidri, ka būs atbildes vai ne, bet vai mēs dzirdam risinājumu, varbūt tur, bet tā atbilde, kas mums jau ir iedota, tā visloģiskākā vieta, kur mums nāk, ko mēs pazīstam. Un es šobrīd runāju kā jums kā kristiešiem, es nerunāju kā jums kā, es runāju cilvēkiem, kas ticat Kristum, kas esat tuvojušies viņam. Vai nav tā, ka tā loģiskā lieta ir tas Dieva vārds? Ja es nezinu, kā jums ir attiecībām savā starpā, kā draudzē, kā vienam ar otru kontaktā vai kāds mazās grupas, ka tajā vietā, lai jūs zināt, jā, es reku nāku un es smeļos atbildi, es smeļos spēku risinājumu,
tajos grūtuma brīžos, tajos ciešanu brīžos, tā atbilde tiek meklēta kaut kur citur. Tā kā gandrīz vai tāds sajūta, kad rekur tev pasludina, paņem šito variantu. Šitais varbūt labāk palīdzēs. Vai pasludina tādu variantu, varbūt šitai labāk. Vai pēkšņi mēs tur atveram internetā kādu lapu izlasām, vai pēkšņi mēs redzam kaut žurnālā, vai pēkšņi mēs televizorā ieslēdzam, vai pēkšņi mēs rādio dzirdam, vai pēkšņi nezinu, kāpēc mēs iedomājamies vispār iet un būt ar cilvēkiem, kas mums nav, vai darīt kaut ko tādu, kas vispār nesaistīt, vai vēl labāk uzlikt to savu nastu vēl kādam blakus esošam. Attiecībās ģimenē bieži vien uzlikt tās savas ciešanas, uzlikt to savu samilzumu, vai vīrs uzliek sievai, kā es pats piedzīvos, ka es dažkārt kārdinājums to izdarīt, un novelt visu vainu, zinu, kā es tā šajā brīdī cīnos, vai arī sieva uzvēl to pašu vīram. Tāpēc, ka pats netiek galā ar to, kas ir, un tad tev, lai viņš tiek galā ar to, kas manī ir. Un tajā mirklī, tajā pacietībai vispār kaut ko dzīvo liekas ārā par abām ausīm. Bet mums taču šodien ir Dieva vārds. Mums ir vistuvāk atbildi, kur mēs varam celt. Labi, es man nav bībeli šobrīd celt savu planšetu, bet mums ir Dieva vārds, kur mēs varam lasīt, apliecināt, kur mēs varam nākt, meklēt atbildi, kur mēs varam vienkārši spīta pēc. Es nemeklēšu citu, jo es zinu, ka šeit ir un atvērt un būt tajā meklēt Dievu. Jā, varbūt tajā brīdī nav pieejams vai telefons, vai nav pieejams Bībele. Mēs varam lūgt uzreiz, nākt pie Dieva pa taisnumu un runāt ar viņu. Labi, tev visu savu nedēļai nav bijis ne laika, ne iespējas, visu laiku kaut kas pa vidu, kasās un gadās, pretinieks zina, kur saliks prunguļus, nav, bet tev svētdien ir draugs, kur atnāk. Tev svētdien ir vieta, kur tur atnāk, lai tu vari dzirdēt, ka tev sludinātājs, mācītājs, garīdzējs, viņš tev atgādina Dieva vārdu. Kur tu vari redzēt kādu citu cilvēku, kurš viņš tev dzied un slavē dziesmas. Netik tajā sēdienā, taču zini tos cilvēkus, kas tev draudzē, taču zini, ka viņam tas viens telefona numurs ir, taču vari tu viņam pazvanīt. Tik loģiskas, tik vienkāršas atbildes tajā mirklī, ka tev uznāk tā nasta, tā ciešana nasta, kas tev jānes, un tagad tu cieties, es kaut kā izturēšu, un tad, kad tu neiztur, tad tu meklē kaut kādu vietu, kur to nobāzt. Jēzus nedara neko neloģisku, viņš dara ko tādu, kas ir pilnīgi vienkārši, pilnīgi saprotami, drīz vai teikt garlaicīga lieta, jo cik reizes tu nāks un klausīsies vienu un to pašu Dieva vārdu. Bet ir tik īpaši, ko Jēzus lasa šajā vārdā. Šodien mēs to vietu varam atzīmēt kā 61. nodaļu, ko Jēzus lasīs. Tā ir diezgan plaša raksturvieta Iesaijas grāmatā, jo tu runā par Dieva izredzēto tautu, tu runā par kā viņa krita grēkā, tu runā, kā viņai viss gāja grūti, kā viņa tika izvesta trimdā, pēc tam tu runā par to, kā viņa tiek pestīti. Un tad nāk šis 18. 19. pants, ko Jēzus lasa. Viņš saka, šis 18. 19. pants saka, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš var svaidīt, sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, un satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības ganu. Ja jūs zināt šo raksturvietu, jūs atceraties šo raksturvietu, tad ir tā, ka tagad viņš pabeidz un apsēžās, tad viņam farizējs saka, kāpēc tu neturpini? Tur taču vēl turpinājums ir. Tu taču nāk turpinājums tajā raksturvietā, ka tad nāks Dieva attiekšana, tad nāks taisnā tiesa, tad nāks nasta vēl pāri esošai nastai. Bet tas nav tas, ko Jēzus grib runāt. Jēzus negrib uzlikt tev, kurš jau tu ej cauri savai dzīvē, ar to savu ciešanu, to savu nastu, to savu cīņu, vēl kaut ko vairāk. Viņš grib no tos atbrīvot. Viņš grib pateikt, bet nāc pie manis, jo man ir dota vara to visu atsabināt tev vaļā. Man ir dota vara
tev apliecināt, ka ar tevi viss būs kārtībā, ja tu būsi ar mani. Man ir dota vara tev to atklāt tā, ka tu vari to piedzīvot reāli tajā brīdī, kad tu sāc uzticēties man. Un es pats tam agrāk šaubījos no tā brīža. Domāju, kā var būt tā, ka uzreiz kaut kas var notikt. Bet tāpēc es jūtu, ka man jānāk jāsludina tā liecība, ko sludināju, arī es baidos, kā jūs uztversiet mani, ka es tagad nākšu tikko sludinājis par to, ka es esmu ticis kārdināts, un tagad nācu sludināšu Dievu vārdu, ja? Baigi svētīgs cilvēks. Bet par to liecību es gribēju pateikt, ka Dievs man uzreiz tur bija blakus. Viņš man uzreiz, ka es pie viņa tvēros, viņš uzreiz man vilka apakaļ. Man nebija jāpaiet nedēļas vai stundām. Tas bija burtiski minūšu jautājums, kas notikās. Manas sirds bija jau tā tiecās pie Dieva, ka Dievam nevajadzēja cīnīties, lai pie manis tiktu. Viņš man uzreiz teica, Krišs, tev atsodinu no tā grēka. Atstāj mani, nāc pie manis. Man nevajadzēja pārliecināt, man vajadzēja teikt, paldies Dievs, ka tu man izvedi, paldies tev. Kāpēc es to aizmirstu tajā brīdī? Kāpēc es to aizmirstu? Tas, ko Jēzus saka, šie vārdi, ko viņš lasa, kas ir šajā Lūkas evaņģēlijā atsaucoties uz Jesajas grāmatu, tas ir apsolījums tev šodien. Tev šodien viņš nāk sludināt prieku vēsti. Tev šodien viņš nāk sludināt atslabināšanu no tām važām, no tā cietuma, no tā pārdzīvuma, ko tu nesi. Tev šodien viņš nāk atklāt gaismu. Tev dod gaismu. Viņš tev šodien nāk pasludināt žēlistību, kas nāk ar tevi. Lai tajā vietā tu fokusētu, lai tu fokusētos uz to, cik ļoti tu cieti šajā dzīvē, bet lai tu fokusētu uz to, kā Dievs tev tā visa var darīt, kā Kristus tev no tā visa atbrīvo, no tā visa piepilda, ko daudz citu, ko daudz priecīga, pilnā, cerības pilnā. Un tas notiek neatkarīgi, vai mēs tam ticam vai ne, jo tā ir vara, kas ir dota Kristum. Mūsu jautājums, vai mēs tam uzticamies. Viņa vara nemainās. Tas, kas notiekās, ir tas, kā mēs uz to reaģējam, kā mēs tam noticam vai nenoticam, vai kā mēs sakam interpretēt. Nevar jau būt tā, ka Dievs man šobrīd var piedot. Nevar taču būt tā, ka Dievs man var tā izmainīt uz sitiem. Bet, mīļais draugs, Dieva viņa vara nevis tev. Dievs var darīt to, ko viņš ir. Tu esi tikai cilvēks. Protams, tas ir saprotams, ka mēs esam ceļā uz to, un es neesmu šeit, lai pārmestu tev, ja tu neesi kaut kādā ziņā, tā jūties, ka tā man var notikt, jo mums katram ir jāiet tas ceļš. Arī šodien mums ir jādomā par to un jātuvojas Dieva atziņā atkal un atkal, lai tad, kad tie vārdi skan mums, lai mēs varam viņus satvert. Un ir reizes, ka arī man tas nesanāk. Ir reizes arī, ka es staigāju pusdienu tāds, kad labāk nerunāju pret mani, jo liekas, ka visu pasauli mums pleciem ir. Bet šis konkrētais apsolījums Kristum ir dots. Viņš sludina prieka vēsti. Ir daudz skaidrojumu šajā prieku vēstī, bet viena no galvenajām, ko es gribu atzīmēt, ir tā, ka Dievs savu apsolījumu ir piepildījis savu Kristu. Tas, ko Dievs vecajā derībā apsola par glābēju, kas nāks, par šķīstītāju nāks, par to, kas nāks cels jaunu draudz, tas caur Kristu ir piepildīts. Kristus pasludina, ka Dievs ir uzticams un tur savu vārdu, savu derību viņš nemaina. Protams, ka mēs par šīm lietām visbiežāk nedomājam tad, kad mums viss ir kārtībā. Mēs domājam, ka mums ir grūti, bet tad, kad mums ir grūti to pieņemt. Mums par to ir jādomā šobrīd, kamēr mēs jūtamies daudz maz ok. Lai sevi sagatavotu tā, ka tad, kad mums tiešām būs grūti, mēs zinām, pie kā nākt atpakaļ. Un tad, kad mēs zinām, pie tā, kā nākt atpakaļ, tad jau mēs arī varam tikt galā ar to, tad, kad mums ir grūti. Mēs zinām to atziņu, ka Kristus apsolījums ir. Tāpēc, ka mēs par to esam domājuši tad, kad mums bija daudz mierīgs dvēseles stāvoklis, lai mēs varētu vispār to sagatavot, lai mēs varētu to pārdomāt. Vai tad, kad tev būs slikti, vai tev būs pie kā vērsties? Vai tu zinās, kur meklēt atbildi? Vai tu netversies pie pirmā, kas tev ir?
Vai tad, kad tu jutīsi, ka tas ciešanas nāk visu, tu atkal viņas ir jācieš, atkal viņas ir jānes tajā, jābūt pacietīgām, ka viņas pārdzīvo. Nevis tu tik daudz fokusējies uz to, man viņas jāiztur. Bet tu nebaidies uzreiz skriet pie tā, kas vēl ciešanas var paņemt nost. Jo ciešanās var parādīt to cerību, kad viņš būs ar tevi un viņš ļaus tam iziet cauri. Jo būsim atklāti, un man tas ir jāpiemēr, jo varbūt izklausās, kas saka, ka Dievs atrisina uzreiz visas problēmas uz sitiem, un tāpēc viss ir kārtībā. Un mēs zinām, ka tā nenotiek. Mēs zinām, ka ciešanas ir kaut kas tāds, ar kurā mēs ejam cauri, viņas nāk un mums pavada. Un es negribu šeit radīt tādu bildi, ka kaut kāds nepieredzējis sludinātais sludina to, ka Dievs tev visu atņems, visu mainīsies, tikai tici viņam, ja tu netici, tev maz ticīgi. Nē, tad es būtu herētiķis. Tas, ko es vēlos pateikt, ir, ka šajās ciešanās Kristus var būt blakus. Un Kristus apziņa var būt blakus, lai tu zinātu, ka tu viņam neiet cauri viens pats. Ka tas nasta vairs nav tik smaga. Ka tā apziņa, ko tev jādzīvo savā dzīvē, ir tas pārdzīvos, ko neviens cits nevar pārdzīvot, kā tikai tu, jo tu tikai viņus izjūt uz ādas. Tu zini, ka arī Kristus ir šajā mirklī cieši kopā ar tevi. Un tu viņam tik ļoti rūpi, ka viņš ir gatavs strādāt ar visiem līdzekļiem, lai šo ciešanu nastu tev padarītu vieglāk. Un viņam nav nekā žēl priekš tevis. Un tad notiek šī īpašā lieta, kas ir mums jau šodien tā ir lieta, par ko mēs varam domāt. Tā vienkārši ir, bet priekš šiem cilvēkiem tas ir kaut kas īpašs, kur 21. pantā, ja es saku, tas, ko jūs esat dzirdējuši, tas ir piepildījies. Tas ir piepildījies. Tas nevis piepildīsies, nevis tu nonāksi, bet tas tagad ir piepildījies tavā dzīvē, draugs. Tagad Kristus ir blakus tavā dzīvē. Tagad tavas ciešanas ir padarīts vieglāks. Tagad tavs ceļš ir padarīts gaišāks. Nevis tad, kad tu nomirsi, nevis tad, kad tu nobriedīsi pietiekami. Tagad tas, ko tu dzīvi, tagad ir piepildīts. Un mēs jau dzīvojam no šī tagad jau 2000 gadus. Un iedomājieties, kāda būtu tā dzīve, ja mēs tiešām 2000 gadus cilvēku būtu dzīvot ar to tagad. Bet bieži vien mēs nedzīvojam ar tagad. Mēs jau visu laiku domājot, mēs domājam, ka tagad ir tās šausmas un tā cerība būs kaut kur tur. Bet tā cerība ir tagad, šeit. Jo līdzīgi arī ebreji domā. Viņi arī domā, kas, jānāk ir kaut kādai tai Dieva valstībai, bet tā ir kaut kad tur, kaut kad nākotnē. Un Kristus saka, tagad ir piepildījies. Es esmu bijis pie jums draudzē, jau viņš ir tā 4. reize, viņš šeit ir pareizi saskaitījis. Un man ir prieks, ka es nāku, ka es tas sludinu, ka es esmu jums redz, ka šī nav draudz, kur Dieva vārds tiek uzsvērts tā lietprātīgi, ka šeit ir tā apziņa, tā ticība šeit mājā. Bet tas jautājums ir tajā brīdī, kad tu izej no šīs draudzes un tu dzīvo to savu ikdienu. Tur ir tas jautājums, kā tu dzīvo. Vai tu šeit esi paņēmis to visu, ko tu vari paņemt, un apliecinājis sev to, kas ir, lai pēc tam, kad tu izej ārā, tu vari turpināt dzīvot tāpat, kā tad, kad tu šeit jūties, ka es kaut kas šeit notiek, kaut ko es sapratu, kaut kas ir. Un ka tāpat tu vari dzīvot arī rītdien, arī aizparīt tajā brīdī, ka tu gribas sakliekt uz savu dzīves draugu, tajā brīdī, ka tu gribas atkal pamest visu malā un teikt, man tas neinteresē, man tas nav vajadzīgs. Es negribu jums dot tikai plikas atbildes. Nu, jums ir Bībele, lasiet, lūdziet, tā. Nē, es gribu šeit atgādināt to, ka Kristus no savas puses dara tādā dzīvē. Un izmanto to laiku šobrīd, lai pārdomātu to, ko tas tev nozīmē. Ko tas tev nozīmē, lai tad, kad tev ir jāmeklē tā atbilde, viņa nav nevis plika pareiza atbilde, bet tā ir persona, kas stāv pie tās atbildes.
Un tā persona atkal var apliecināt. Es to esmu atsabinājis no tā. Es to esmu atbrīvojis. Es to esmu izvedis gaismā. Es esmu ar tevi. Es būšu ar tevi. Vai tie vienkāršie vārdi ir reāli tāda patiesība tev? Un ar to mēs esam atgriezies pie tā sākotnējā jautājuma. Kādēļ mums ciest? Jā, kur tā pacietība, uz ko mēs paciešamies, ko mēs gaidām tajās ciešanās? Tas jautājums nevis kādēļ mēs ciets atvainojas, bet par to pacietību. Kādēļ mēs tajā pacietībā tik ļoti, mums ir jāizcieš tagad, jāsēž, kā tik mēs stipri vīri, stipri sievas. Jēzus saka, Dieva žēlstības gads ir nācis par jums. Un tas ir piepildījies tagad. Tā vietā, lai būtu pacietīgs savā ciešanā, tu esi pacietīgs Kristu. Tā vietā, lai būtu pacietīgs tajās savās domās, tu esi pacietīgs tajā apsolījumā. Es pārskatu, ko es esmu rakstījis. Ziniet, man šā brīdī nav sajūta, vairāk ir daudz, kas jārunā. Man būtu vēl kāds paragrāfs, ko es varētu vēl turpināt lasīt, bet tie ir tikai vārdi. Pasaule pilna vārdiem, sludinātāji pilna vārdiem. Bet es gribu, lai tu redzi Kristu. Es gribu, lai tu redzi Kristu, ka Viņš šodien ir piepildījis apsolījumu. Un šodien viņš ir nācis šeit, un teikt, es esmu ar tevi. Un ka tevai pacietībai nav jānes tā nasta tikai tāpēc, ka tu izcietīsi līdz kaut kādam mirklim, ja viņš šodien var būt pie tevis. Ļaujies viņam. Ļaujies viņam. Ļaujies šai patiesībai noticēt sev. Ļauj sev viņai noticēt. Vienalga, cik tu to saproti vai nesaproti, bet pārdomā šobrīd pie sevis, ko tas tev nozīmē. Un es ticu, ka tajā brīdī, kad tev nāk šīs ciešanas, ka svētais gars būs blakus, kā Jēzus teica, es sūtīšu jums aizstāvi. Es sūtīšu jums aizstāvi, lai atgādinātu, ko es teicu. Un svētais gars runā, draugi. Es zinu pēc savas pieredzes, viņš runā uz mani, viņš man atgādina. Viņš man atgādina raksturvietas, viņš man atgādina kaut kādas domas. Es ticu, ka jums viņš atgādina. Viņš atgādina, tas vārds šodien ir piepildīts. Tagad ir piepildīts. Un tu esi šī vārda saņēmis.